Pasakas un animācija. Zelta zaķa problēmas. Reiz dzīvoja 3 draugi. Viņi visi bija priecīgi, bet tad atnāca zelta zaķis. Viņš bija nopietns. Viņš izdēja olu. Lielākais centās viņu saplēst, un arī vidējais, bet viņam nesanāca. Viņi bija bēdīgi un aizgāja prom, bet kad mazais pieskārās ar savu asti, tad viņa pārplīst. Viņš bija bēdīgs. Viņš saprata, ka var to olu apēst. Un arī koks bija bēdīgs. Zelta noslēpumainais lieldienu zaķis atnāca atpakaļ, un viņš izdēja vēl vienu olu, kura bija apgāzusi. Arī lielais vēlreiz mēģināja saplēst, bet vidējiem šoreiz izdevās. Tad zelta zaķis atkal atnāca, izdēja vēl vienu olu. Lielais saplēsa, bija bēdīgs. Zelta zaķis atkal atnāca. Viņš izdēja vēl vienu olu. Tā visi draugi un koks un zaķis bija priecīgi un visi pēduši. Filmu veidoja Viesturs Ciniņš. Filmu ierunāja Viesturs un Rūta Ciniņi. Bērniem palīdzēja Dace Liepa un Vizma Virse.